Čau, dargi draugi, nu ko mēs esam atceļojuši uz LNK sporta parku, kur šovakar RFS klubam ir iespēja pārrakstīt vēsturi. Tas izklausās diezgan skaļi, jā, nu, bet tā arī ir. Redzēsim, kā ies RFS. Visas iespējas ir RFS klubam, lai pārrakstītu vēsturi un turpināt cīņu par iekļūšanu Eiropas līgā, jā, un garantēt sev konferences līgu. Jā. Turam īkšķus par RFS. Šodien viņiem ir jāizdara tāds mazumiņš. Pirmā spēle izvērtās ļoti labi, 2-0, un redzēsim, kā nu ies RFS šodien. Ejam, papļāpājam ar skatītājiem, un tad jau būs arī pati spēle. Ejam! Cik saprotu, tu esi konkursu uzvarētājs, jā? Esmu gan, jā. Skaidrs, jā. Nu, bija vienkārši, vai ne? Nu, salīdzinoši, jā. Tā sāksim, kā var teikt godāt? Aivis. Aivi, ļoti patīk. Man ir Artūrs. Aivi, nu tad kā tev šodien vispār par spēli? Kā tu domā, kādas emocijas, kā šķiet pirmo skaties vispār? Skatījos visu laiku, sekoju līdzi. RFS un uz izlasēm brauc visu laiku. Pats tāds vairāk tāds futbola cilvēks, jā? Jā, vairāk. Pats apēc bišķi spēlēju un tā, un tiesāju. Pat tiesā arī, jā? Jā, tiesāju un... Tu to zini tā no iekšpuses arī bišķī to visu virtuvīti, ja? Bišķiņ, jā, kaut ko. Jā, tā kā... Nu jā, nu kā šodien liekas? Būs grūti, es domāju. Nu, 2-0 tas tāds slidenais, tāds ir kā 2 vārdu pārsvars, bet nu viens gols un jau atkal... Jo tur jau arī bija tajā izbraukuma spēlē, jau bija tāds moments viens, kad jau likās... Reiķin, es domāju, bišķi mēģinās kaut kādā brīdī jau turēt, nu, ja neiesitīs vēl kāds, uzreiz tāds un tā, tur var... Nu, būs grūti, es domāju, būs grūti, jā. Kā vispār tās perspektīvas par to Eiropas līgu, konferences līgu, nezinu, cik ļoti deg tās acis, lai tiktu tieši Eiropas līgā, ja tiksim tajā konferences līgā, vai būs sūdīgi? Nē, nu, sūdīgi nebūs jebkurā gadījumā, bet, nu, būtu jau tā Eiropas līga, tomēr tas ir kaut kas tāds savādāks, vai ne? Labāks, tur tās komandas nopietnākas var atbraukt tāpat, un kaut kas tomēr, nu, konferenču līgā nebūs slikti katrā ziņā. Jā. Atceros, tas bija 2 gadu atpakaļ, laikam, jā, ka viņi tiktu ar uz visām spēlēm, tad mājas bija brauc. Jā, Fiorentina un pārējie, un Turki un... Katrā ziņā tur parādīja, ka var tāpat pakonkurēt ar tā Fiorentina, redz, Turkiem nokapāja ničā, jā, un... Pie tam, kad man liekas, ka šīs RFS, kas ir tagad, man liekas, ka viņš varētu būt spēcīgāks nekā tas bija, ne? Nu, es domāju, ka jā, nu, treneris jau tā saka, ka ir spēcīgāk, jā, nu, es domāju, jā, tas kodols jau vairāk un aizāk saglabāts, un bija... Pieredze arī, jā, ir uzkrāta, vai ne? Come on, Eric! Come on, Eric! Selfie con Eric Cantona. Hi guys. Hi guys. How are you today? We are fine, thanks. We are fine. Where are you from, guys? Italy. We are ready for the match. Italy. You are ready for the match. Which team you support? Santa Coloma. Santa Coloma. Yo soy lo que quiero más. Santa Coloma. Yo soy lo que quiero más. Santa Coloma. All the best today, guys. Why Santa Coloma? Why? We don't know. You don't know why, but... Perché più scarsa, come cazzo si dice? The underdog. Se volete fare un cambio di mind venite in curva con noi. No. Facciamo vedere il secondo tempo. Sempre di meno, noi siamo sempre di meno, sempre di meno. Noi siamo sempre. Siete ospiti! Siete ospiti! Siete ospiti! Oh, siete ospiti! Vediamo quanto casino fate. I don't understand absolutely nothing, but I hope it's a nice song. Romano bastardo sei tu! Romano bastardo sei tu! Romano bastardo! Romano bastardo sei tu! Romano bastardo sei tu! Foto con King Eric. Nu, mēģini kādā devītniekā. Nu, pirmais. Taisam vēl vienu piegājienu. Šitam vajadzētu būt tagad. Nē, tik tālu. Visu, kas treniņos samācīs, parādi. Nu, ir potenciāls galvenais. Galvenais, ka ir potenciāls. Ir. Ok, labi, Džeki, kurš krūtākais spēlētājs? Kurš šodien parādīs visiem, nezinu, kā ir jāspēlē? Ikaunieks. Ikaunieks, jā? Kaut kāds divīts būs no viņa šodien? Nē,
Hat-triks būs, jā? Viņam uzvārds ir ikam. Tev arī, jā? Jā, tavs čomaks kaut kāds, ne? Tavs bračka, ne? Bišķīt, nē, nav līdzīgs, ok. Ok, labi, Džeki, paldies vēl par interviju, jā? Paldies. Jā. Sveiki, mani sauc Artūrs, kā es varu jūs godāt? Jānis. Jāni, ļoti patīkam. Jāni, pastāstiet, kāpēc jūs šodien esat šeit ar augstu aliņu rokās LNK sporta parkā? Es šodien vēlos redzēt labu futbolu. Es domāju, ka tāds viņš arī būs. Un vēl jau vairāk es dzīvoju tāpēc 10 minūšu attālumā. Vai ne? Tāpēc jā, es par labu futbolu. Labs laiciņš, foršs futbols, augsts aliņš, kāpēc gan ne? Vai ne? Patīkam ar liederīgo. Skaidrīt, ok. Kādas cerības ir šodien RFS? RFS? Nu, es domāju, ka 99% RFS uzvarēs. Nu tā, Ņemamīgi, reāli. ne? Nu, jā. Pirmo spēli arī sanāca redzēt? Nē, es neredzēju. Neredzēt, jā? Rezultāts tāds ir, kā bija. Jā, nu, es pat neesmu apskatījies, kā tur bookmakeri skatās uz šām iespējām, bet es domāju, ka jā, ļoti maz iespēja, ka varētu. Skaidrīte, kuru varbūt no kā gaidat šodien? Kurš no spēlētājiem varbūt šodien tāds, no kā sagaidat sniegumu labu? Ko es esmu redzējis? Nu, es domāju, ka Diamandē šodien iesitīs noteikti vārtus. Jā. Tāda sajūta ir, centība ir redzama. Es pat neesmu apstījies, vai viņš pats sastāvā, bet jā. Nu, protams, piespēles, jā, Igaunieks, Čigurs. Kaut kā tā, es ka varētu izskatīties. Kā ar to Eiropas līgu? Vai... Nu, tur būs, es domāju, ka... Neskriesim baigi uz priekšu, jā, bet, nu... Nu, izredzes, es domāju, ka ir sasniegt labu rezultātu. Jo, nu, stabils, diezgan garš soliņš, stabils sastāvs. Ir arī, var redzēt, ka ir vairāk variantu, teiksim, sastāvu. Līdz ar to ar šo dziļo sastāvu jau var. Nu, treneris šis ir pierādījis sevi, lai kā tur nebūtu. Kad, nu, gudrs. Jā. Man ir tāda sajūta. Pēdējais jautājums. Kurš ir populārākais klubs Latvijā? Futbola klubs? Populārākais? Jā. Populārākais, manuprāt, ir RFS šobrīd. Bet, nu, man ir tādas, nu, sautīgas intereses, jo man dēls šobrīd spēlē metā. Jā. Līdz ar to, nu, jā. Es saprotu. Priekš manis populārākais ir metā. Ir meta, bet, nu, tas jau nenozīmē, ka viņš kādreiz nespēlēs RFS. Kāpēc metā? Kāpēc un RFS te patās blakus it kā? Vēl nav sanācis pierādījis, būtu priecīgs, ja viņš spēlēt, jā. Kādā brīdī arī šeit, jā. Skaidrīte. Nu, viss var būt, kas to lai zina. Tā kā tā. Skaidrīte. Paldies jums. Paldies. Nepateicu svarīgāko, nepateicu jums to, ka šodien mēs skatāmies spēli no VIP tribīnes. Es ceru, ka sanāks parādīt jums, kas tur notiek, kas kā notiek un cik foršs tur ir, cik slikti tur ir vai cik superīgi tur ir. Ja? Šodien man ir virsū arī šorti. Ja? Redzat, kad arī ir šorti virsū, tāpēc, nu, pilsētā runā, kad RFS spēlēs ar šortiem laiš, tāpēc, nu, te viss ir okiņās. Tā kā tā. Es ceru, ka tā arī būs. Ejam. Re, kur ir ieeja. Un ejam iekšā. Nē, nu ko, draugi? Ir ok. Nav slikti. Šeit ir kondicionieris. Šeit pūš ļoti svaigs gaiss. Vietas ir ļoti labas. Tūtiesim arī tur pasēdēt.
Bet, ir, man liekas, ir ok, ir kaut kāds uzēdamais, jā, ir tik, cik ir, bet, ir, kur arī ir ko iedzert, tāpēc, ir ok. Tur ir arī barčiks, kuru var nopirkt, ja tev kaut kas ir vajadzīgs, bet, šeit ir arī padzeramais, ir tā kā tā, man liekas, ir nice. Klau, kā tev spēle? Tagad ir 31. minūte un 4-0. 4-0. Jāņis Ikaunieks. Jāņis Ikaunieks. Atliks, jā. Diezgan negaidīts sākums, es teikšu, tāds 4-0 jau, jaudīgi RFS. Jā. Tiešām izskatās ļoti pārliecinoši un... Bez variantiem pagaidām. Man liekas, viens citiens vispār bijis vārtu virzienā. Jā. Pats galvenais, ka spēle ir skatāma un tiešām baudāma un ar rezultātu labu, pozitīvu mums ļoti graujoši pārliecinošu rezultātu. Tas ir pats labākais. Laikam no mūsiem Eirokausos diezgan reti sanāk kaut ko tādu redzēt, dzirdēt un baudīt. RFS ir karsta šogad Eirokausos. Jā, vai ne? Pretinieki bīstās. Kā tur pret nākamajiem izskatās? Kas tur mums vai no Bratislava, vai no Apoels, jā? Nikosies, kas būtu krutāk, nezinu. Krutāk jau būtu Bratislava priekš skatītājiem, bet priekš RFS jau noteikti, kas tur bija tie otrajā. Kipras, jā, Nikosies, Apoels, jā. Viņi, man liekas, ka bija čempioni pagājuši gadu, jā, un viņi tādi klausies ar baigo pieredzīti arī Eirokausos. Tas Slovāni jau tomēr noteikti tāds. Viņi būs laikam bīstamāki, jāatzīst. Man sanāca būt uz Apoela spēlēm Champions Līgā, kad viņi tikai Champions Līgā grupā uzspēlē. Tā bija baigā sensācija Kiprā, un tas bija kaut kas nereāls, un viņi tur Portu atveda, kas tur vēl bija. Un viņi ļoti labi nospēlēja. Tur līdz pēdējai tūrē viņi bija iespējas tikt Eiropas līgā un pacīnīties. Tāpēc, tie arī nav tādi, nav nekas parasts, bet, klausties, ja RFS šādi spēlē. Tad jau arī Slovāni jābaidās. Vai ne? Lai viņi domā, kā būs spēlēt šeit. Tas būtu labāk viņiem. Vai ne? Te jau viss ir skaidrs pa lielam. Te viss skaidrs, jā, jau cik tur, 6-0, 2 spēles. 6-0, 2 spēles summā, jā. Droši vien Ikauniekam vēl kāds goliņš būs. Jā, varbūt kaut kādu pentatriku no viņa šodien sagaidīsim, ne? Kā tev šķiet? ir varianti? Viņam jau no pēdējās pendeles bija, tagad, pārsit pār. Jā. Viņam bija jāiedod parādiņš kaut kāds, jāatgriež, jā. To viņš izdarīja uzī. Kā viss kārtībā, nepārdzīvo. Jā, Šiliņš tagad viņš pataupīja spēkus līdz nākamajiem pretiniekiem. Tā kā tā. Būs un svētdien RFS pret Valmieru tiekamies. Tiekās visi nākam. Rozātais puika noķēra šoreiz. Bet tikai šoreiz es ceru. Tā kā tā. Klausies, kā vispār vēl tev tas futbols bija? Cik es sapratu, tu arī tiki savu laiku uzspēlēt pret RFS? Savu laiku, jā. Kaut kādi, jā, tas bija? Jā, 11. gads kaut kāds tur bija. RFS pret Limbažiem bija, tāda sensācija no RFS puses, kad tikos pret Limbažiem. jā, klausies, kā tur izgāja beigās? Vienkārši neveiksmīgi diena bija. 15-0. 15-0, bet sīva cīņa, principā. Pirmās 20 minūtes, jā. Un pēc tam bija arī sākās. Un pēc tam jau aizgāja, jā, ballīte. Tad mēs domājam, mums tāpat nevajag to kausu, lai tas jā, lai jau tur pacīnās tajā laikā, vai ne? Tā kā, skaidrīte. Jā, dzirdat, kā atbalsta vispār RFS, jā? Jā, protams. Tāpēc, reku te ir... Apakšā ir cilvēki, jā, kas atbalsta arī pie 4-0 un cik dažādas emocijas var būt. Pagājušajā spēlē bija tik ļoti visi sarūktināti, tik ļoti sabēdājušies, visi bija pēc Bodo Glimt, un šodien ir tik krasi atšķirīgs viss, jā. Jā, tāds futbols, tas ir labākais, nevar neko zināt. Varbūt gan šādi, un pēc cik 2 nedēļas, 3 pagāja, jā, un jau ir pavisam citas emocijas un pavisam cits feelings. Jā, jāspēlē līdz galam. Tieši tā. Un arī šis vēl nav viss. Būs vēl arī spēles, un esmu pārliecināts, ka būs ļoti labas spēles. Jo RFS tiešām rāda ļoti labu sniegumu un negribās viņus pārslavēt, bet
tiešām izskatās, ja viņi izskatās labi, kāpēc lai nepasaka to, ka viņi izskatās tiešām labi? Tu nes par RFS. Tu nes par RFS, tieši tā. Jā, labi, skatāmies tālāk. Nu ko, draugi, pirmais puslaiks ir noslēdzies, tāpēc ejam papļāpāsim vēl ar kādu no skatītājiem. Krūta spēle, forša spēle, lai arī kādas bija emocijas pēc Bodo Glimta, tādas emocijas tagad ir pilnīgi uz otru pusi tagad. RFS rāda ļoti, ļoti skatāmu futbolu un Eirokausi. Saturoties RFS, kā var tevi godāt? Man Artūrs sauc. Denis. Ļoti patīkami. Klausies, pirmais puslaiks bija tik easy peasy, tik tiešām neko nevar... Bija. Ja? Jā. Tas ir RFS tik labs ir, vai pretinieks ir tik slikti. Vai ne? Jā. Skaidrs. Redzams, ka mums ir arī tas līmenis tāds zem vidēji. Bet Andora, galīgi nekā. Neko neparāda vispār, jā? Skaidrs, klausies, ko gribētos redzēt pretī? Kipras klubu, APL vai Bratislavu? APL, jā? Tomēr tā Nikosija varētu būt tā kā mums labāk. Tur jau arī, zin, ka čempioni, Kipras čempionāts arī nav no tiem vājākajiem. Bet vismaz atbrauks stipra komanda pie mums. Interesanti skaties. Cilvēks būs daudzāk nekā šodien. Kaut kādas tādas vietas tomēr ir tukšas, vai ne? Jā, dīvaini, ka vispār stadions nav liels un vēl tukšas vietas ir. Savādi. Vēl jau vairāk mans nākamais jautājums izriet no tā, kurš ir populārākais klubs Latvijā? Rīga FC. Rīga FC? Kāpēc viņi? Pat pēdējais spēles, kad bija Skonto stadions, kur bija 8,000 vai 6,000. Ja mēs skatāmies to lokāciju uz Skonto stadionam, viņa ir tā kā ērtāka varbūt cilvēkiem? Nezinu, es pats fanā par Rīgu. Jā. Bet tā pēc sajūtām liekas, kad Rīga varētu būt, jā? Pēc sajūtām Rīga, jā. Es nezinu, varbūt nosaukums. Bet tā populārākā Rīgā. Skaidrīti, okei. Labi, super, paldies tev. Paldies. Sveiki, mani sauc Artūrs, kā var jūs godāt? Sandis. Jā, ļoti patīkami, mani sauc Artūrs. Pastāstiet lūdzu, ko priekšā Latvijas futbola nozīmē šī diena? Šī ir brīnišķīga diena, jo mēs varēsim rudenī apmeklēt kvalitīvu futbolu šeit. Tikai vēl nezinām, kur. Kurā stadionā? Jā, bet fakts kā tāds, ka futbols būs. Un cerams Eiropas līga, kas būtu tāds nebijis. Trešo reizi tikai vēsturē, tā kā liels notikums. Liels. Priekš visu futbolu, ne tikai priekš RFS, bet priekš Latvijas un virslīgas un visiem. Tiek rakstīta vēsture, principā, jā. Faktiski jā, un šogad jau šajā sezonā jau RFS ir cits RFS nekā bija 2 vai 3, kad mēs spēlējām pēdējais 22. gada sezonā. Tā kā komanda nosacīja tā pati, bet viņi vēl 2 gadus kopā spēlējuši, tie top spēlētāji, super, Ikalnieks apsies 3 goli. Jācer, ka kāds nenopirks viņu, bet laikam transfers beidzies, ir laikam loks, tā kā būs jāspēlē. Laikam, jā. Skaidrīte. Par nākamo pretinieku gribēju pajautāt, tur laikam Apels, jā, Nikosijas nāk pretī. Cik kaut ko zinām, nezinām, cik ļoti varbūt mums... Nenāk no lielā čempionāta, līdz to ņemam. Ir jāuzvaras, tomēr jāuzvaras. Ņemam RFS, tā kā viņi tagad ir iespēlējušies, ņemams pretinieks. Katrā ziņā, izkrits izlozē ir labs variants, lai tikt arī Eiropas līgā iekšā. Šitāda iespēja var nebūt vairāk. Gaidām Mauriņo Rīgā. Vai ne? Kāpēc gan ne? Var salikties tieši tā. Skaidrīti, labi. Un ko varbūt gribētos izcelt? Kāpēc tieši RFS? Kur ir tā ķīmija viņiem? Kāpēc RFS? Jā. Tur viss ir ļoti vienkārši. Viņi jau 4. sezonu kodolu saglabā viss tikai un vienīgi. Ilgstoši, tā kā savās pirms sezonas tikai spēlētājs, viņas nevar paspēt pa pusi sezonu līdz tam jūlijam, tā kā sākās Eirokaus, viņas nevar salikt kopā. Var individuāli būt baigi labie, bet viņas nevar salikt komandā. Šitie spēlē 4. apsies, daži jau 5. gadu, tur savienieks, nezinu, varbūt kļūdos, bet tas kodols spēlē jau 4. gadu, 3. 4. Tas arī viss izsaka. Viss. Treneris, kurš zina arī visas spēlētājas, viņš jau arī kurš sezonu. Un ar tādu pieredzi jau arī Eirokausos jau ar pieredzi ir, jā? Tieši tā, viss tas kopā saliekās un veidojās komanda. Futbols jau ir komandas sportvēs tomēr, vairāk vai mazāk. Mēs savākt jaunu komandu, ielikt Messi uzbrukumā un pārējos, tur nekas nebūtu palielam, vai ne? Jā. Kāds pēdējais jautājums, kurš ir populārākais klubs Latvijā? RFS, jā. Rīga, protams.
Rīga? Mēs kāds pārstāvam savu. Skaidrs, kāpēc RFS, kāpēc Rīga? Man dēls Rīgās trenējās. Man ir kaut dēlu šeit, RFS akadēmija. Skaidrs, tā kā būs kautiņš pēc spēles, ne? Nu, pēc derbija būs vismaz, nu. Mums nav par ko cīnīties. Nē, bet tas ir vienkārši cilvēkiem jāsaprot, cik paveicies šitajā laikā, ka ir 2 superklubi, kas viens ar otru katrā spēlē viņiem pierādīt. Šitais ir jāizbauda, un, kā teikt, apkārtējiem vispārējie to nesaprot, tad ir laiks to saprast, ka šāds laiks Latvijas futbolā varbūt ilgi var pēc tam nebūt, un tā kā tas ir jāizbauda. Un nav bijis arī ilgi tieši tā? Nav bijis ilgi, un ir atkal atgriezies, un vieni būvē, otri būvē, vieni grib pierādīt, otri grib pierādīt, un tas ir izcili. Galvenais, lai ir atbalsts un nav nekādi birokrātiski šķēršļi, un lai tikai bāzes attīstās, un būs bāzes, būs arī futbols. Tieši tā, super, paldies jums tās. Paldies. Tā, nu mani sauc Artūrs, kā varu jūs godāt? Viesturs. Viesturs un? Jānis. Un Jānis, ļoti patīkami, Viestur un Jāni. Pastāstat, kā jums pirmais puslaiks, droši vien kaut kāds komentārs? Man nav komentārs tik daudz par pirmo puslaiku, cik man ir komentārs par to, kā es izbaudu kā Latvijas klubu futbola fans. Jā. To, ka gadus 5 atpakaļ manos dulākajos sapņos man nerādītos to, ka pirmkārt ir garantēti rudens. Jā. Otrkārt ir 5-0 atbildes spēlē, un es varu vienkārši tāds... Cik viņi vēl vārtus iesitīs? Šis ir tas, kas man kā Latvijas futbola fanam ir ļoti pietrūcis. Vai ne? Tik ilgus gadus. Teiksim tā, parasti man liktos, ka 5-0 būtu otrā virzienā, un tad es domātu, cik sliktāk vēl paliks. Tā kā šis ir kaut kas jauns. Piebiedrojos Jāņa komentāram. Viennozīmīgi. Jā. Jā, nu, klausties, vai varbūt RFS mūs ar laiku tā kā pieredinās pie kaut kā tāda, kad mēs gaidīsim no viņiem jau, klausies, nu, arī nākamgad varbūt, aiznākamgad. Es teiktu, ka viņi ir spēruši visus pareizos soļus, lai es turpmāk katru rudeni gribētu doties rudenī, novembrī Salt stadionā. Salt stadionā un patīkami Salt, vai ne? Baudpilni Salt stadionā uz Fiorentīnu vai uz Chelsea vai uz Seviļu. Un RFS dara šobrīd visu to, kas jādara vispār Latvijas futbolam, jo RFS tiekot grupu turnīrā, es ceru, ka sezonas beigās mēs paliekam 33. UEFA reitingā. Mums nākamgad ir garantēta vieta Eiropas līgā. Un tad jau mēs varam runāt par Eiropas līgu. Un tur Seviļa atbrauc, un tur Liverpool atbrauc, United atbrauc. Tieši tā. Bet tā būtu... Bet patīkami. Nenormāli, baudpilni. Augusta patīkams vakars, silts vakars, izcils futbols. Liels prieks un ļoti svarīgs sporta notikums Rīgā, jo kopš zināmas hokeja komandas eksistences, būsim godīgi, beigšanās Rīgā man kā cilvēkam parastiem nav sportu, uz ko aiziet. Un RFS šobrīd brīnišķīgi pilda šo funkciju, tā kā tikai uz priekšu un uz augšu. Tieši tā. Tu nes par RFS? Tieši tā, man pat nav ko pielikt. Es jau parakstos tam katra vārda. Artūrs? Mans sauc Jānis. Toms. Jāni un Toms. Ļoti patīkami. Vīri, pastāstiet, kā jums pirmais puslaiks, vai ir jēga iet uz otro puslaiku, vai principā viss ir skaidrs? Protams, ir jēga. Vajag redzēt, Moška 10 golu būs. Jā, mēs gaidām 10 Es domāju, ka Jānka vispār varētu šodien, viņu jau var laist mājās. Viņu jau varētu laist mājās. Es domāju, 6 būs ikona. 6 būs, jā? Principā labs starts ir iedos, tā kā otrajā puslaikā vēl pārīt saliks, jā? Tas ir garantēti. Investīcijas arī veikts. Vai ne? Viņš tā kā laikam pa to pendeli, kuru garām aizsita, tagad bišķīt mēģina kaut kā tur, atgriezt parādu, jā? Šitā nevar darīt. Viņam darbs vēl priekšā. Skaidrīt, vīri, uz iepriekšējo spēli bijāt pret Bodoglim? Nē, nesanāca. Darbs bija. Skaidrs. Vispār skatījāties, ne? Darbās, kad bija ieslēdz, jā. Skatījāties, jā? Tur bija tādas savādākas emocijas, te ir tā kā bišķīt, ne bišķīt, bet manām ir krūti. Tā pīpējot, jā? Skaidrs. Vismaz simts nepaliec. Vai ne? Klausties, nav tā, ka RFS mūs pieredinās pie kaut kādām tādām pie kaut kādiem tādiem standartiem, ko tagad mēs nākamgad un aiznākamgad prasīsim jau no viņiem? Es domāju, ka mums tas ir tikai noteikti skaidrs, tāpēc, ka RFS noteikti var arī parādīt vēl arī kaut kāds labāks sniegums nekā šis, un tas cerams, ka tiks tālāk uz vispār jau augstākiem jau rangiem. Jā.
būs labinieks. Tā kā varam no viņiem gaidīt, principā, kaut ko šogad. Play-offs gaidīsim. Vai Eiropas līgā. Noteikti būsim uz vietas, sekosim. Jābrauc būs uz tālajiem izbraukumiem. Uz Kipru? Vai uz Kipru vai uz Bratislava, kas tur gaidāms, jā? Uz Kipru īstenībā varētu, jā. Pacepties saulītē, plus patīkamu ar liederīgo, jā, vai ne? Jā, varētu. Kopā ar komandu, zinu, vai ne? Vai ne? Būtu krūti skaidrīt. Ok, vīri, nu un kā vispār spēle? Nu tiešām ir tik easy, tur nav tiem pretiniekiem variantiem. Andoriešiem, es domāju, Janka varētu iziet kādu galviņu, es domāju, viņš tur būtu varianti, jā? Jā, es domāju, kraiņi sluči. Ja galīgi tur 5-5, tad tevi var pasaukt, jā, principā. Es domāju, ja viņš ies ģērbties tagad, iesildīties un otrajā puslaikā būs tik spēles. Nu paga, vēl aliņu paņemsi vai arī bez aliņa iesi? Es jau vairāk nevaru, zinu, kā jānāk uz laukumu. Soliņu padzers kādu. Gan jau. Pēdējo nopīpēs un tad jau varēs iet, jā, laukumu. Ok, treneri, Moros drīkst mani palaist. Jā. Ok, labi, Džeki, paldies uz to par komentāru. Ko, draugi, toaletes VIP zālē arī jāatzīst ir tādas simpātiskas ar ļoti labiem santehnikas brendiem. Ļoti tādiem kvalitatīviem santehnikas brendiem un kopumā jāatzīst ir ļoti nice. Pat toaletes. Nu, kaut kā tā, draugi, mēs joprojām atrodamies VIP lounge skyboxā LNK sporta parkā. Nu, šeit, nezinu, šeit ir ērti, šeit ir forši, šeit ir ērti, šeit ir arī, kur teļuks tāds foršs monitors liels, kur tu vari apskatīties kaut kādus atkārtojumus, ja gadījumā esi palaidis garām kaut ko. Šeit ir arī bārs, kur tur ir bārs, kur tu, ja vēlies kaut ko vari uzsūtīt, tev nav jāstāv lejā garajās rindās. Tepatās, kur ir barčiks, kur kaut ko foršu, garšīgu vari uzēst, kas tiešām ir garšīgi un aspirinošie dzērieni arī ir nice. Tā kā tā, jā, te kaut kādus atkārtojumus rāda tagad un es bišķīt arī paskatījos. Jā, rakstat komentāros, vai cik bija 70, man liekas, eiro. Vai tas ir dārgi priekš VIP vietām, vai nav dārgi? Maksātu vai nemaksātu, jums tas ir vajadzīgs, nav vajadzīgs. Tas ir nice, nav nice, ir tā vērts, nav tā vērts. Rakstat komentāros, spiežat like. Vai jūs varbūt arī šeit jau bijāt? Kā jums pagāja šī pieredze? Vai jums patika, nepatika? Bija ok vai nebija ok? Tā kā tā, rakstat komentāros. Tā, nu mums nāk uz beigām spēle, 89. minūte. Nu, kā tev kopumā, ko varētu pateikt par spēli, vispār par... No, izcili. Pārāk labi, negaidīt labi īstenībā. Vai ne? Jā, domāju, būs tāds sīvāks bišķiņis, bet salika visu pa plauktiņām ātri. Tie pirmie vārti bija tādi laicīgi, man liekas, ne? Viņi atnāca tā kā, nu, lai viņiem neienāk prātā doma, kad kaut ko varētu mainīt šeit, jā? Jānis Ikaunieks atriebās pa neiesis to pendeli, Patrik, viss nokārt. Jā. Janka cepurinoši šodien, viss bija čotka, jā. Pretinieki tik morāli sagrauti vienkārši. Jā, uzreiz no paša sākuma paņēma un visu izdarīja, sakārtoja, tāpēc, nu, es nezinu, man nav kaut kādu vēl, cik vēl var teikt kaut kādus glaimojošus vārdus, zin kā, kaut ko vēl teikt, kad viss bija labi, viss bija forši, viss bija skatām, viss bija smuki, nu arī tagad, cik bauda skatīties, kā viņi izspēlē, nu tiešām tās piespēles ir, nu, nezinu, tur, kur vajag, un īstajā laikā viņi atverās tur, kur vajag. Piespēle tur arī seko. Nu, viss ir čotka, viss ir tā kā vajag. Komandas ķīmija ir laba, arī rezervisti uzgāja laukumā, viss nekas tur nekrīt ārā un nemainās. Jā, tāpēc, nu, tādā ziņā visi komplimenti ir RFS šodien. Futbola svētki ir izdevušies RFS šodien. Pārakstīja vēsturi. Jā, pārakstīja vēsturi, tāpēc, nu... Ceram, ka vēl labāk bišķiņi. Vēlreiz pārrakstīs šajā rudenī. Kā minimums reizi. Tā kā, nu, jānāk uz RFS spēlēm. Tieši tā, nāk uz futbolu, nesēžat mājās uz dīvāna. Uz dīvāna ir forši, tur ir ērti. Pēc futbola. Jā, bet labāk pēc futbola, tāpēc nākat uz futbolu, nepaliekat mājās obligāti nākat uz futbolu. RFS futbols vēl būs. Jā, tieši tā. Būs vēl rudens futbols no RFS, tāpēc, nu, gaidam gan biļetes, gan arī uz
spēlēm pret Kipras Apoelu, pret Nikosijas Apoelu arī obligāti nākat, jo šobrīd, cik sapratu, tad bija palikušas kaut kādas brīvas vietas. Nebija pilnībā izpārdos, tāpēc obligāti nākam, nesēšam mājās. Nu, ja? Pats Porziņš pat bija ieradies. Jā, starp citu, KP arī bija. Es gribēju sarunāt, lai viņš parunā, bet viņš izvairās, viņš mūk kaut kur. Es skrēju viņam pakaļ, bet nesanāca viņam garas kājas un nebija varianti viņu dabūt rokā. Tā kā tā. Nākas futbolu. Nākas futbolu. Paldies jums. Un jāpiedalās konkursos. Obligāti, jā. Nu, kā tu vispār klausies? Bija vairs braukt? Super, protams. Vai ne? Izcili. Klausies, tu biji nesen arī uz Audus spēli, jā? Jā, es biju pagājušajā nedēļā. Nu, klausies, tev ir iespēja salīdzināt. Kā bija tur Vipā un kā bija šeit Vipā? Nu, lai neapvainojās Audu, bet šeit ir bišķi līmeni augstāk. Ir bišķi. Nesanāca vēl vienu vārds gūt. Jā, bet Slikti nav, nevienā Vipā jau nav slikti, bet visos Vipos ir forši, jā. Tad ir bišķi labāk. Tā kā tā, bet Auda Malači, prieks par jums, kad jūs esat tik tālu tikuši, jūs esat lieli Malači, jūs otrais klubs klausties. Arī jau vēsturi īstenībā. Tieši tā, arī rakstat savu vēsturi. Tieši tā, komplimenti arī Audai. Visiem komplimenti, ka šodien, jā, labs garīgais, spēle beidzās 7-0! Tiekamies stadionos, paldies jums, ka skatījāties! Tā kā RFS mūs tā kā mēģina varbūt pieradināt pie kaut kādiem panākumiem Eirokausos, ka nākamgad, aiznākamgad mēs jau gaidīsim no viņiem kaut ko tādu. Vai ne? Tikai pozitīvi, beidzot uz cerību kaut kādu. Vai ne? Tuneļa galā kaut kāda gaisma parādās. Vektors uz augšu. Beidzot. Skaidrīti, vismaz no kaut kurienes nāk futbolā. Džek, ir kaut kāda dziesma, ar ko asociējas jums varbūt šīs dienas spēle RFS vai vispār RFS spēle asociējas kaut kāda grupa varbūt. Jūs tādi iedomājaties, bļāvies, šīs gabals ir riktīgs pa viņiem. Kaut kā. Queen, we are the champions. We are the champions, jā? Jā, tikai vienotīgi. Tikai vienotīgi, super, labi. Paldies jums, Džek. RFS! Ko gaidām nākamajās spēlēs pret Kipras klubu? Vīnē. Būs, jā? Tas būs grūti spēlēt. Tas ļoti grūti. Kaut ko zinat vispār pa viņiem, ne? Nezināt kaut ko? Es zinu. Nu, pastāsti kaut ko zinu par viņiem. Viņi bija, jā, Līga čempioni. Viņi bija čempionu līgā, jā. Tur pret Portu sanāca spēlēt, kaut kas tur vēl viņiem bija, man liekas, Zenit un kaut kas vēl tur viņiem grupā bija. Viņi ir tāds īstenībā cieties rieks, nebūs arī easy peasy nekāds. Kiprā! Mēs braucām uz Kipru. Ziniet, sevi nopirkt uz Nikosiju, ne? Atradīšu. Come on, Eric! Nice, mate. Cheers, mate. Tā, nu un kā, vinnēs Kipriots vai nē? Jā, es domāju. Tiksim Eiropas līgā, jā? Būs? Super, do 5. Do 5, paldies. Es nezinu, vai viņi te varēja spēlēt uz Eiropas. Nu šeit droši vien, kad diez vai. Jā, nu. Tur jau skoņķik droši. Nav jau mums tā futbola stadiona, tur jau tā problēma. Bet vajag, vai ne? Jā, tiešām, nu vajag. Daugavas stadions klausies? Nē, nu es nezinu, tur jau tās trībīnas pa tālu ir baigi. Es nedomāju, tas Jumts jau arī nav? Jā, tur jau tā lieta. Bet Latvijā nav futbola stadiona, tā ir ļoti liela problēma, man liekas. Jā, vajag futbola stadionu noteikti. Džeki, pastāst, kas tur bija smieklīgi? Jā. Rezultāts. Kas vēl? Kroč, mēs no visiem tur... Viņa krēkls, ok, kas vēl? Viņš jokoja. Viņš jokoja, kaut ko tur. Pastāst, ko viņš joko? Nu, mēs visiem spēlētājiem prasam krēklus. Jā, neviens nedod? Neviens nedod. Viss saka. Normāli, ne? Pajautājiet šitiem te, kas zaudēja, kā viņi to sauc. Viņi nedod. Tas ir tā pēdējā forma, kas viņiem ir uz visu sezonu. Tur jau arī, zin kā, nevar tā mētāties. Jā, tieši tā. Mēs būsim blogā? Jūs būs blogā? Let's go. Jā, let's go. Čau, blog. Nodod sveicinās mammai, tur tētim. Jā, sveicin mammai un tētim. Jā, mīļākajai un kam vēl tad. Jā. Nu, ko, draugi, šodien RFS pārrakstīja vēsturi. Ir tāds nozīmīgs brīdis, kad, jā, nu, nepavēlties jautāju visiem, kad, vai tiešām RFS mūs nepieradinās jau pie tā, kad ir šie te Eirokausi.
Pie labām lietām ātri pierodam, ja? Tāpēc, ir nenormāls prieks ar visiem, ar ko es šodien parunāju. Visiem ir nenormāls prieks par to, kad būs šīs spēles rudenī, būs Eirokausi rudenī. Tas ir tāds retums, tas ir tik garšīgi, tas ir tik kruta, tik superīgi, tāpēc, man arī pašam ir nenormāls prieks par to, kad RFS ir tikuši Eirokausi rudenī, un ļoti ceru, ka šī Kipras barjera nebūs nepārvarama. Nebūs nepārvarama, un RFS izdosies tikt pāri Nikosias klubam. Ir spēcīgs Kipras čempionāts, tur ir ļoti daudz labu spēlētāju, un arī APLs ir, nepavēlti ir čempions, jā, tāpēc, viegli nebūs. Kurš teica, ka būs viegli, tāpēc, nezinu, man liekas, kad negribās saslavēt, neko neteikšu, labi. Paldies jums liels, ka noskatījāties, parakstaties uz channelu, parakstaties uz TikToku, uz Instagramu, saliekat laikus, paldies jums par šo te video, un man jau saka, kad ir jāiet projām. Tā kā tā es arī taisos un eju projām. Paldies jums! Čau! Atā! Visu visi zin, vienkārši atrus katru dienu spīd, viņš raksta par sportu.